Lipīgs, smaržīgs, veselīgs, salds, salds, salds. Senākais saldums, ko pazina mūsu senču senči – medus. Kārums, ko lietojam ikdienā vai turam mājās zāļu tiesai, jo ikvienam zināms, ka medus dziedina. 24. un 25. jūlijā Daugavas krastā Kokneses pusē, kā katru gadu, tikās biškopji Vislatvijas biškopju vasaras sajietā, lai satiktos, lai runātos, lai nodotu pieredzi, lai iepirktos, lai piedalītos semināros. Aktualitātes mums ir daudz. Mums joprojām ir tāda bišu izzušana, kas ir visā Eiropā, un Latvijā, protams, viņi nav tādos apmēros, un ziemā saimnes gan iet bojā. Līdz ar to bitinieki brauc, bitinieki seko līdz jaunākām informācijai par slimībām, par preparātiem, un mums arī daudz citu pasākumu, kas ir orientēti arī uz medu un uz medus tirdzniecību un medus ēdājiem. Nelielai informācijai – medus satur ogļhidrātus, glikozi un fruktozi, minerālvielas un vitamīnus. Medus nepelē un tajā nenotiek patoloģiski procesi, tāpēc tas savas pozitīvās īpašības saglabā vairākus gadus. Medum piemīt konservējošas īpašības. Biškopju tikšanās reizēs notika arī medus degustācija, un 8. septembrī izstādē Rīga Food 2010 tiks apbalvoti konkursa Garšīgākais Latvijas medus 2010 laureāti. Viss, kas ierodās, protams, ierodās ar ģimenes locekļiem, un te ir bitinieki, viņu ģimenes, draugi, paziņas, un varbūt arī tādi, kam interesē biškopība, un tā kā te ne tikai profesionālie biškopi, bet, protams, vairums ir biškopi, kas piedalās novērtēšanā, bet arī ir citi cilvēki. Tā kā tas ir tāds plašāks sabiedrības viedoklis. Bet bites klausa tikai zinošiem un savu darbu mīlošiem biškopiem. Bišu gudrība tiek nodota no paaudzes paaudzē. Pasākuma laikā norisinājās arī profesionālās pilnveidas kursu biškopība pirmais izlaidums. Biškopu kurs tiek organizēts ar nelieliem pārtraukumiem jau kopš seniem laikiem. Es gribētu teikt, jau kopš Latvijas pirmās brīvvalsts laikiem. Un Biškopības biedrība 2 gadus atpakaļ pārņēma šādu kursu organizēšanu, un tagad ir pirmais izlaidums. Vairāk kā 100 absolventi mums ir. Kursi ir nopietni, tie nav tādi dažu dienu, tie ir 2-gadīgi kursi ar licencētu programmu kopā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitātes mūža izglītības centru. Un mums arī priecē, ka tik daudz cilvēki vēlās apgūt zināšanas biškopībā. Pateicoties aktīvas biškopju biedrības darbam, pēdējo gadu laikā Latvijas biškopiem ir izdevies no tirgus izspiest ārzemju medus ražotājus, un šobrīd mūsu iedzīvotāji novērtē tieši šeit, Latvijā, ievākto medu. Latvijā cilvēki izvēlās Latvijas medu, un tieši Latvijas medu, nevis kaut kādas, jo Latvijā ir pieraduši pie vietējās medus garšas. Un, piemēram, pat Latvijā, ja zemgalietim iedod vidzemes medu, tad viņš saka, nē, tas tāds kaut kāds nav tā kā pierasts. Ja? Un savukārt tā kā vidzemnieks saka, ko tāds gaišs medus, mums parasti tāds nav. Mums te vidzemē vairāk ir tumšs, tā kā medus ir tāds produkts, ko izvēlās ļoti lokāli, un tas mūs arī priecē. Medus dzeltens, salds, lipīgs, gards un galvenais veselīgs. Rudens nav aiz kalniem, un mums katram mājās noderēs medus podiņš gan kādai kaitei, gan kārumam.